dokumentu un iziet to skolu, kura mēs atradam viens otru, kura mēs tagad dzīvojam, mums ir sava mājaslapa, mēs mēģinam dalīties informāciju. Un cik mīļi un jauki, ka ir atnācis tāds laiks, kad varētu kultūras ministrija pateikt, mīļā Dace. Šodien esam gandarīti un laimīgi, ka tāds projekts jau ir, ka mēs beiguši arī vienu skolu, mēs tagad varam būt kolēģi, ka mēs esam kolēģi ilgus gadus. Un šodien gribam īpaši izteikt pateicību, ka varētu pateikt, ka mīļie draugi, šanovņi paņstva, rībē freunde, visi, kas te mūs ir, kas apvienoti pie viena vārda kultūra. Un tas mūsu dzīves mērķis, tas mūsu dzīves dāvana, Dieva dāvana, ka mēs nodarbojamies ar to lietu, kam piedaram uz visu mūžu. Šodien gribētos visas mūsu akadēmijas vārdā pateikties jums par tam rūpēm, par to sirsnību, par apmācībām, par programmām, par neredzētiem apmācības veidiem, par to, ka mēs atradam viens otru. Tas ir, protams, galvenais. Un ka mēs tagad turpināsim savus darbus un mēģināsim veidot savu darbu Latvijas Republikas kultūras kontekstā. Katrs no savas puses bagātinot valsts. Aizmirst pateikt noslēgumā vienu galveno moto pateicībā šai programmai, ar ko man vajadzēja sākt. Cerēt, to var noslēgt pateicības vārdiem. Politika šķirt, bet kultūra vienoja. Pie šī te atziņas mums visu laiku stingri jāapturās.